Sveiki! Sveiki, šeit Paula un Ieva. Laipni lūgti pašdarbnīcā. Esmu ļoti priecīgi jūs redzēt atkal, un cerams, ka jūs arī esat priecīgi mūs redzēt atkal. Šeit mēs dalāmies ar mūsu projektiem, gan adīšanā, tamborēšanā. Paula dara vēl visu kaut ko citu, bet par to mēs mazliet mazāk, mēs vairāk par adīšanu. Un šodien mums arī nedaudz ir ko pastāstīt. Nu, šoreiz gan ir jāatzīst, ka man ir ļoti nedaudz ko pastāstīt. Man ir ko pastāstīt. Jā, jo man, kā es teicu, jau man bija vesela nedēļa, vairāk kā nedēļa, ka es nepaņēmu nevienu dzīskamolu rokā, nevienu adatu, es neko neadīju, un man bija vienkārši tāds pavasara besis uznācis, ka negribās neko adīt, nekāds iedvesmas nav, un tad līdz ar to man pēdējā, es nezinu, cik ir laiks pagājis mēnesis, kopš pagājušos reizes. Jā, tieši pirms Londonas tieši tas mēnesis, jā, tad jā, nekas, tas sanāk, ka esmu tikai kāds 2,5 nedēļas kaut ko adījusi, un līdz ar to tur nekas īsti daudz nav, ko parādīt, bet tad Ieva aizpildīs vispārējo laiku runājot par vispārējo. Man bišķiņi ir, jā. Es varu sākt ar šo džemperi. Beidzot! Kādu 250. reizi šajā podkastā. Kopš pirmās, tagad mums ir 7. jā, tā tad jau 7 mēneši. Mēs 7 mēnešus šitos daram. Mēs reizi mēnesī filmējam, tad šis ir 7. Laikam. 7 mēneši? Jā. Ok. Nu jā. 7. sērija, kurā jūs redzat šo ziemeļblāzmu džemperi, viņš beidzot ir pabeigts. Pirms iepriekšējā podkasta man bija palicis pavisam nedaudz, un tad mēs nofilmējām sēriju, un nākamajā dienā es lidoju uz Londonu, un man bija plāns to visu pabeigt, un es pabeidzu. Es viņu biju jau izmērcējusi kādas 2 reizes, tā kā to 3. es izlaidu. Man viņš bija mugurā arī tajā ceļojuma laikā. Un tad es sapratu, ka man viņš ir nedaudz pa īsu, gan rumpī, gan rokās, bet es biju izlietojis pilnīgi visu dzīvu. Man liekas, tur bija varbūt 2 grami palikuši vai kaut kas tāds. Tad es atbraucu mājās. Es nopirku vēl vienu dzīves kamolu, jo es gribēju tomēr uztaisīt garāku. Tā kā es pārdīju ārā visus valnīšus un pieliku klāt aptuveni tādu gabaliņu. Tad 2 šīs pēdējās pīnas, jā. Tā kā, tāds diezgan gabaliņš. Un tagad ir ok, tas bija abām rokām. Un arī rumpim es pieliku kādas 2 vai 3 pīnas, es tagad neatceros. Un iepriekš man arī tās rokas bija norauktas pa parasto, tā kā tagad es bez problēmām pa smuko ar to itāļu noraukšanas metodi visu saliku. Tā kā man viss ir vienāds, viss ir staipīgs, viss ir foršs, viss ir jauks. Tas, ko es iemācījos no šī džempera, ir tas, ka es vairāk negribētu adīt džemperu visu ar pīnēm, tādām, kas iet vertikāli. Ir tādas pīnas, kas iet horizontāli? Nu jā, tie raksti arī iet tā. Jā? Es neesmu redzējusi ne pīnas, bet tā kā raksts, kā tāds, piemēram, te ir sekcija ar tādu, te ir sekcija, kaut kā tā. Tīri tāpēc, ka ir diezgan grūti izsakot līdzi tev visu laiku. Man adīšana ir tāda meditācija, es parasti ieslēdzu kaut ko televizorā un tad adu, un man patīk, ka man nav baigi jādomā, bet šādos projektos ir tikai jādomā. Tā kā tas ir tāds pretstats tieši procesā. Es vēl iemācījos to, ka man prasās, ka ieliek tās īsās rindas, lai mugura ir garāka. Tāpēc es arī pārdīju ārā to rumpi, jo man tieši mugurā pietrūka. Tā kā jā, man viņš ir bišķiņ garāks. Un trešā? Nē, viņam nav. Te ir pilnīgi vienalga, kā tu velc priekš vai aizmuguri, viss ir vienāds. Un trešā lieta ir tas, ka es sapratu, ka šis ir ļoti biezs džempers. Šī ir diezgan raupja dzīja, biezāka dzīja un vēl mohēra klāt. Man jau tagad ir karsti, tā kā es pēc minūtītes aiziešu pārģērbties, jo es vienkārši nevaru. Bet, piemēram, ziemā, kad es braucu pie omas ciemos, tur māja ir diezgan augsti, tā kā, tas ir perfekti. Bet es laikam viņu varu izmantot tikai ziemā. Tā kā, kad es kaut ko uzvedu, tad man gribas tomēr biežāk uzvilkt. Tā kā, jā, es noteikti nākotnē arī pievērstu uzmanību, ka, ja es ādu džemperi vai jaku, tad lai tā ir no smalkākas dzīves, ar vai bez mohēras, tas man tā, bet jā, to biezo dzīvi es laikam mēģināšu tik ļoti neizmantot. Arī skatīties, lai ir tās īsās rindas. Tā. Bet jā, šis ir pabeigts, man viņš patīk, es viņu nesāšu, cik vien es varu. Tagad ir marts, tā kā vēl arī būs gan jau augstās dienas, tā kā
Vēl šajā sezonā man neizdosies viņu panest. Un vēl viena lieta, šī mohēra drausmīgi pūkojās. Neviena cita mohēra man no Drops Kid Silk. Jā. Tieši šī zilā drausmīgi pūkojās. Patiešām drausmīgi. Es gribētu tev jautāt, jo es redzēju, man izskatījās, ka tev varbūt ir pārtrūkuši tie mohēras tie, un izskatās, ka viņi veseli tādi, Jā, viņi ir tādi veseli, tādi kušķi. Es nolasīju te no priekšas, man viņš bija vakar darbā. Man mugurā vēl ir. Es tagad negriezīšos tā. Viņi izstāsta kā pēc pavadieniem, bet ja tu tā paņem viņu, tad viņš ir vienkārši... Tu vari paņemt un parādīt. Pavadienu veidā savēlusies tās pūkas tikai. Jā. Uz manu fonu. Un es te no priekšas nolasīju, man bija tāda vesela sauja vienkārši ar to visu. Bet, piemēram, cits džempers man ir no tā paša Kid Silk un citā krāsā, un tur, protams, viņi veļās, tā ir mohēra, bet nav tik traki. Tā kā es nezinu, vai tā ir šī krāsa vai kas, bet... Jā, vai uz krāsa, tad vienkārši var redzēt viņu ļoti izteikti, tā kā uz tā zilā fona visu pārējais, ka viņi tā savērpjās. Tā kā tam arī jāpievērš uzmanība, es mēģināšu laikam vairs neizmantot šo mohēru, izņemot to, kas man krājumos, un tā. Tas man viss par pirmo projektu. Labi, man ir... tikai viens pabeigts projekts. Tas ir tas, ko es iepriekšējā reizi rādīju, kuram bija pabeigts rumpis, un es viņu biju rādījusi kā jaku. Bija. Un tagad tā vairs nav jaka. Jo es viņu visu izārdīju ārā, jo man riktīgs dusmas uznāca. Tāpēc tev bija tā ilgā pauze. Man bija arī ilgā pauze arī tāpēc, jo es, kā iepriekšējā reize, paldies par komentāriem, starp citu, no jau iepriekšējā video, kur arī bija daži ieteikumi, kā uzņemt tos valdziņus tieši tajā roku izgriezumā, lai nebūtu par daudz, nebūtu par maz. Un es biju uzņēmusi 3, varbūt pat 4 reizes, 4 piegājieni, 4 mēģinājumi, un man nesanāca. Un man vienkārši tā piegriezās, ka es izdomāju, ka es negribu tā. Un tad beigās sāku vadīt vecajā labajā ar reglānu, pēc parauga tādu modeļu, un tagad tas ir džempers, kuram šeit priekšā būs, viņš ir vēl nedaudz mitrs, viņu vakar pabeidzu, man bija tikai jāpabeidz izvadīt šitas oderītes, kas ir domāts iekšpusē, lai noslēptu rāvējslēdzēju, ko iešūšu iekšā, lai rāvējslēdzējiem tā kā tās maliņas nerāgojās. Un, viņš ir pēc aitiņas smaržo smuki, vēl mitrs, un es viņu adīju ar to pašu dzīvi, protams. Dzīve palika pāri, man bija kopā 3 kamoli, tur domāts līdz 200 gramiem ir 1 kamols, un man ir palikusi tā dzīve pāri nedaudz. Un es izdomāju, es uztaisīšu šķēlumu šeit, un tad, to rāvējslēdzēju ar augsto apkakli. Šitā ir dubultā. Tas ir, es viņu esmu redzējis, man šķiet, tas ir, es tagad īsti nemācēšu pateikt, tas ir petīt knit vai kuram arī ir džemperis ar rāvējslēdzēju, vai ne? Zippers var ar... Jā, tas, un man patīk, kā viņš izskatās, un es pati gribētu, es noteikti uzadītu tādu, bet kādā citā krāsā, kaut kādā krēmkrāsā, vai arī kā esmu redzējis tās brūnos tādos, tā kā tedī, nebaigi sulīgi brūni. Tās mandeļu, tieši tādā brūnāka tonī ar rāvējslēdzēju es gribētu uzadīt. Un, man šķiet, ka es paskatījos aptuveni, cik valdziņus vajadzētu uzmest kaut kādā citā receptē no Drops, tām par brīvu, kas ir bez maksas. Un pēc tam es pati, man šķiet, turpināju reglānu, skatījos mērīju, skatījos, cik man vajag to reglānu dzīļu un visu pārējo, un tad pati izdomāju, ka es gribu šķēlumu šeit, jo arī tāds ir bijis viens no maniem plāniem, tā kā uzdīt kaut ko šķēlumu, bet varbūt prasītos, ka viņš ir vēl vairāk oversize, ka viņš ir vēl lielāks un vēl brīvāks un vēl tāds mājīgāks, ka tu vari mājās uzvilkt. Viņš ir nedaudz mitrs, bet es uzvilkšu un nodemonstrēšu jums. Šis arī tāds ir, man bija domāts, es viņu uzadīšu kaut kas silts, ko mājās tad laukos varētu
vilkt un nēsāt, negluži varbūt dzīvoklī, jo viņš ir arī biezs un silts, un tad viņam ir domāts šitien te, es nezinu, kā viņu pietaisa čik. Te rāvēslēdzējs. Es tagad neesmu mērījis, cik pēc mērcēšanas, mazgāšanas viņš ir pastaipījies, bet ir kā 25 cm rāvēslēdzēju. Tu vajadzētu iet iekšā, ja nē, tad gan jau varēs kaut kā saīsināt, nopirkt citu izmēru rāvēslēdzēju un saīsināt. Rokas ir tādas pagarākas. Te ir noraukumi, nav baigi daudz, bet jā, es tādu. Man prasītos, ka viņš ir, es viņu mēģināju tā jau, es no augšas uz leju adīju, un tad es domāju, ka tas garums ir aptuveni pietiekami, viņš vēl pastaipīsies, bet varbūt prasītos, ka viņš ir vēl garāks rumpim šeit, es nezinu, līdz kādus 10 cm, varbūt vēl garāks. Bet tā... Jā, pēc aitiņas. Jūt, jā? Jā, Kārlis atbrauks, viņam ļoti nepatiks, kā dzīvoklī odīs, bet neko darīt. Jā, tā kā tas ir pabeigtais projekts, tāds, es teiktu, vienkārši smuks krāsas. Man patīk, ka tur ir tas pārējais. Lai gan es biju... lai gan es te biju redzēt, ka tā pārēja nav tik... ka viņam vajadzētu aiziet tā kā gludāk tai pārējai. Un man šeit, kas nomainīja 2 reizes te dzīvi, un tu var redzēt tieši šajās vietās te un šeit, ka pēkšņi ir tā kā rozīgais iekšā. Tas nozīmē, ka es tur esmu nomainījis un nebija baigi pievērst uzmanību krāsām, toņu pārējai, un arī jūs varat redzēt piedurknei. Viena ir vairāk rozā, pats galiņš, un te ir vēl nav ticis līdz tam rozā, līdz ar to arī tur tas kamolīts. Bet tas man liekas tieši forši. Tas baigi netraucējā, un tas ir tā kā kaut kāda neliela interesanta odziņa, ja tā to var saukt. Tā kā, jā, šis ir vienīgais pagaidām pabeigtais darbs. Viņš vēl mitrs, noliksim viņu kaut kur tālāk, lai nav slikti. Jā, man ir viens projektiņš pabeigts, kas man nav līdzi. To es tamborēju, kamēr es biju slima. Redzēju, es biju īstenībā ļoti pārsteigta, ka tu esi paņēmis atkal tamborēt uz rokās. Man mazā māsa paprasīja kaķu bīniju, tā kā cat bīniju. Vai... Klausies. Tā ir cepura, un tad viņu uzvelc galvā, un tad ir tāds austiņas. Man ir bilde, es ielikšu bildi, kur man viņa ir galvā. Protams, mazam bērnam viņa izstās labāk nekā man. Un viņi tieši gribēja tādu strīpainu, tumši zaļu ar melnu. Un man tieši bija dzīvi pārpalikumi. Es adīju, zaļais man bija no drops Aļaska, un melnais bija no drops Karisma. Un tas bija vienas dienas darbs, bet pat cik es slimoju, man bija patiešām slikti. Es viņu adīju tamborē kādu nedēļu. Bet viņi tieši brauca ceļojumā, un viņi tieši gribēja uz to, tā kā es spiedu, es centos, un es viņu pabeidzu. Un, jā, bet... un tas ir tas, kur tu vienkārši uz riņķi tamborē, viņš ir 4 stūris, bet uzvalkot tad tie stūrīši kausi, ja? Jā. Okay. Es sākumā meklēju Rāverlī kaut kādu recepti, un es atradu, un tur bija links uz YouTube video, ko es arī ielikšu kastītē. Zem video tur būs tas links, bet kam es sekoju, un es vienkārši tam sekoju, un tas arī bija viss, es neko citu nedarīju. Tā kā jā, tas bija tiešām, tas īstenībā bija pusdienas darbs, bet man tas aizvien bišķiņ vairāk. Bet jā, tas tāds mazais. Un tad es varu varbūt iestarpināt vēl vienu, jo es jau esmu rādījuši šo džemperu, ko es esmu pabeigusi. Un tas ir tikai no Drops Kitsil, kam viss ir kārtībā, bet... Es viņu adīju vienu izmēru mazāku, jo es to gribēju platumā mazāku. Bet es iemācījos to, ka garums ir jāņem pēc oriģinālā izmēra. Tā kā viņam viss bija kārtībā, man patīk, ka viņš ir tāds nedaudz īsāks, bet es sapratu, ka tad, kad man ir džinsi kājās un šis džemperis, un es tā relaksēti atpūšos, tad man ir plika mugura. Okay. Un man tiešām prasījās tos 2 centimetrus turklāt. Un es sapratu, ka es viņus gribu ielikt iekšā, jo šo dzīvu pārpalikumus es plānoju izmantot citā projektā. Attiecīgi, ja es gribu tomēr te kaut ko pabeigt, tad es nevaru prognozēt, cik daudz man jāatstāj. Tāpēc es sapratu, ka man vispirms jātiek ar šo galā. Un to es arī izdarīju, bet es sapratu, ka tas garums man jāmaina zem patusēm, jo rokām viss bija kārtībā. Es negribēju, ka tie
paduša šī roku daļa ir lielāka. Tā kā es izārdīju visu, kas bija sašūts. Mēs arī bija nesmuki sašūsi, un es gribēju smukāk sašūt, un es arī to apkaklīti biju noraukus pa parasto. Es viņu nevarēju tā normāli pārvilkt pāri galvai, tā kā to es vienalga gribēju salabot. Tā kā jā, es izjaucu visas detaļas ārā, un tad es vienkārši te pa vidi, līdz tām padusītēm, es pieliku klāt gan priekšai, gan mugurē, laikam 3 cm. Man vajadzēja 2, man tagad es jūtu to 1 cm, ka viņš ir bišķi pa garu, bet tas ir ok. Jā, es pieliku tur klāt, tad uzadīju atpakaļ šo te kakla daļu un saliku visu kopā un arī noraucu pa smuko un sašūpu pa smuko, tā kā viņš tagad ir pilnībā pabeigts, man tur vairs nav ko darīt. Tā kā jā, tas ir tāds viens mazais komentārs, ko es gribēju pastāstīt. Labi. Vēl kaut kas pabeigts? Nē. Man arī nē. Man ir tikai vēl viens projekts, par ko parunāt. Es viņu burtiski iesāku šodien. Un es varu sākt ar paraudziņu. Šo es pabeidzu viņu vakar. Uzadīju ātri, izmazgāju. Un šeit uzreiz var pieminēt, ka esmu vēlreiz iepirkusies pats vilts fabrikā. Es arī gandrīz. Gandrīz, jā. Bet es nopirku no Marta kolekcijas, es nopirku šo balto, parasto merīnu vilnu. Un tad šī rozā, kas ir, tā nav tā, ko es pati krāsoju, nē, to es neesmu paņēmusi līdzi, bet šī baltā ir tā, ko es krāsoju ar avokādo mizām kauliņiem, un es teiktu, ka tas rezultāts, kas beigās sanāca, ir tieši arī tāds, kāds jau bija manai nopirktajai pācis filmas dzīvē, ko es izmantoju tam džemperim. Es ceru, ka tev ir bilde, ko mēs varam padalīties. Bildi ir, jā, bildes ir safotografējusi. Arī video safilmējusi, kā es tur krāsoju. Es nezinu, varbūt var arī ielikt video iekšā. Jā. Bet, jā, tad es domāju, uzadīšu. Es nopirku īstenībā ļoti daudz to balto merīnu vilnu. Un es nopirku 7 šķeteres. Tas kopā bija kilograms 200 laikam, kaut kas tāds. Un es tad īstenībā, es gribu kaut kādu tādu vienkāršu džemperi, bet šoreiz gan mēģināt viņu uzadīt tādu riktīgi oversize, lielāku, brīvāku, lai gan tas, ko es jau esmu tagad uzmetusi uz adatām, es nezinu, vai viņš būs pietiekami liels. Es viņu adu pēc arī receptes no Drops. Un tagad, es nezinu, tev tie izmēri tam veci rozā, puder rozā džemperim, tu teici, ka tu sajauci, jo nevarēji izsekot līdzi tiem izmēriem, tiem valdziņu skaitam. Es nezinu, vai tu esi to pamanījusi, bet tur ir tāda podziņa, kur tu atzīmē izmēru, un viņš tev rimbulītī apvelk visus cipariņus. To es atklāju tikai kaut kad nesen, un es nezinu, vai tas ir kaut kas jauns, ko viņi ir ielikuši, vai arī tas jau tur ir bijis visu laiku. Un tagad es tur vienkārši sāku spaidīt, jo izrādās katrai receptei tur ir, protams, tur komentāru sekcija un arī video pamācības, kas ir ielikts no visām tehnikām, kas tiek izmantotas tieši tajā receptē, tajā modelī. Un jā, un tad tā kā esmu tagad atķiksēju, es gribu L izmēru, un es tagad nezinu, vai L būs pietiekami plats, cik es gribu, varbūt man tiešām ir jātaisa XL, bet, es varbūt pādīšu kaut kādu gabaliņu, varbūt beigās sapratīšu, ka tomēr nē, un tad jaukšu ārā, un tad taisīšu vienu izmēru lielāku. Un tad jūs varbūt jau zinat, Ieva arī ir pieminējusi, ka viņi grib adīt to porcelānu džemperi. Un tad man iepatikās tā ideja, ka ir balts džemperis ar kaut kādiem rakstiem, līniju, tā kā horizontāliem rakstiem. Nepārāk daudz. Nav tā, ka viss džemperis ir vienkārši rakstos, vai arī, es nezinu, pus augšā, tā kā ir tie Islandes džemperi, ka ir baigi daudz raksta augšā un tad apakšā nekas. Un tad es domāju, vai es gribu ar tiem rakstiem vai negribu ar tiem rakstiem, tad es vienu Pinterestā atradu paraugu, kas bija kaut kas līdzīgs tā kā kaut kādām lapiņām. Bija zaļā sekcija un rozā, tā kā bija pamīšus. Viss džempers balts pamatā, zaļš, rozā, tā aizgāja, tas izskatījās ļoti smuki. Bet es domāju, tā kā zaļš rozā, tad atkal tas nav tāds vienkāršs džempers, kādu es gribētu vienkāršāku. Un
tad es vēl joprojām nezinu, vai es iekļaušu šo rakstu, jo tas ir, man šķiet, viens ļoti visbiežāk sastopamajiem tādiem lapiņu rakstiem. To es arī atradu vienkārši Pinterestā. Un tad viņš tā arī ir, cik tur bija kaut 22, nezinu, 25 valdziņu, un tad atkārtojās visu laiku tas raksts tāds. Un es vienu brīdi, man ir tā rozā dzija palikusi no tā iepriekšējā džempera, zaļā dzija man nav, bet man ir zaļā dzija no Clip & Saules, bet viņa ir cita izmēra, viņa ir smalkāka, viņa nav tik bieza, un tad es iedomājos, ka varbūt es varu tomēr izmantot kaut kādu rakstu, veidot ar rozā un zaļo, izmantojot to zaļo, bet pieliekot klāt mohēru, lai viņa būtu nedaudz biezāka. Bet es domāju, ka es beigās to nedarīšu. Es gribēju, es nezinu, man pēkšņi uznāca tādas sajūtas, ka es gribu kaut ko ar rozēm. Es gribu ar rozēm, un ar rožu lapiņām, protams, tad būtu rozā rozes un zaļas tās lapiņu, tās daļas rozēm. Bet es skatījos rakstus kaut kādus, vai jau, protams, pats izdomāt kaut kādu rakstu. Varbūt es to izdarīšu, varbūt arī nē, lai gan šodien es gan jau tikšu uzadīšu līdz tai vietai, kur es gribētu jau iekļaut pirmo to rindu ar rakstu, kas būtu tā kā sākot ar šeit vispirms. Nē, labi, zemāk laikam, zem padusas, ka rumpim šeit un tad piedurknē šeit. Kaut kādus 2-3 varbūt rindas tādas. Un, jā, tad šī ir tā baltā dzija, bet neizmazgāta. Šāda krāsa ir neizmazgāta, un šāda krāsa ir izmazgāta. Un atšķirība ir liela, jā. Un tad es domāju, ja es tomēr izdomāju adīt ar rakstu, tad man, protams, es domāju, ka vajadzētu pietikt tai rozā, kas ir palikusi pār no tā džempera. Un ja es tiešām izdomāju adīt kaut ko rozā zaļgans, vai arī tiešām pati izdomāju, sazīmēju skicīti kā kādai rozei, tad es izmantotu to rozā un izmantotu ar krāsu pārējām arī pagājušo februārī, kad mēs Valentīna dienā pirkām tos pācis dzijas. Tur bija viens šķetrīt, viens kamolīts, ko es nopirku, kuram bija tādas ļoti interesantas zaļtoņi. Tur bija visādi toņi, bet es iedomājos, ka varbūt to arī būtu forši izmantot, un tad tiešām tās krāsas būtu kaut kas tāds, wow, tā kā izceltos uz baltā fona. Un tad es iedomājos, par cik man ir pietiekami daudz baltās dzijas, tad varbūt es varētu uzadīt vienu balto džemperi ar tām rakstu daļām, un tad man sanāktu vēl vienam baltam džemperim, vienkārši parastam baltam džemperim. Tā kā jā, tas ir par rakstu daļu. Un, jā, kā es teicu, recepti no Drops, un šoreiz es, lai būtu pašai interesantāk, es adu ar Eiropas diagonālajiem pleciem. Es īsti nezinu, kā to tehniku nosaukt, bet šī ir muguras daļa. Tu uzmet, šeit ir, pieņemsim, 28 centimetri. Tu nodali pēdējos 3 malējos valdziņus un tad audzē katrā rindā, nevis katrā labiskajā rindā, bet katrā rindā, gan no kreisās puses, gan no labiskās puses, kas ir iekš tiem 3 valdziņiem. Tie 3 valdziņi vienmēr paliek ārpusē un tad tiek pieaudzēts iekšējā daļā. Un tad, es nezinu, vai var redzēt, jā, tad tie 3 valdziņi iet un tad audzējās, tā teikt, plecu daļa. Līdz ar to, ja šī būtu priekšpuse, bet priekšpuse būs daudz citādāk, es līdz galam neesmu sapratusi, izlasot instrukcijas, kas tur būtu un par cik te ir tās rindiņas un viņš ir tā slīpeniski, tad uzreiz ir tam, par cik mums, labi, ir anatomiski, citiem cilvēkiem ir ļoti stāvi pleci, ja tā var teikt, kuriem nav tas plecu slīpumiņš, ka iet uz leju pleci. Citiem ir varbūt pilnīgi šādi pleci, ka ir izteikti uz augšu. Katram citādāk, bet parasti, kad jāda pa paneļiem, turp atpakaļ, priekšu atpakaļ un no apakšu uz augšu, tad vienmēr, kad tu tiec līdz plecu daļai, tu adi ar noraukšanu tā, ka tev ir tas slīpumiņš. Un tad šeit
no augšas sadot un pieaudzējot arī veidojās tas slīpums plecu. Un priekša, cik es palasīju uz priekšu tās instrukcijas, priekšai būs jāuzņem tie plecu daļas valdziņi, jāpāda 6 cm, tad jāsāk pieaudzēt kakla valdziņi, kaut kas vēl jāpāda, un tad jāuzmet tie 28 cm, 28 valdziņi, kas ir muguras daļai, aizmugurei vidum, lai būtu priekšā. Bet tad pēc centimetriem man šeit līdz galam tas nevarēja saprast, kāpēc aizmugura nedaudz atšķirās no priekšas. Aizmugurai tad sanāk, es to pieaudzēšanu beidzu, un man ir jāpāda 15 centimetri. Un priekša, tur, kur visas tās darbības beidzās, man ir jāpāda vēl turp atpakaļ, neko nepieaudzējot, vienkārši taisnā gabalā uz leju, lai kopā tas viss būtu 26 centimetri. Un tad es jau aptuveni nomērīju, cik man aizmugurēji ir, un man sanāk aizmugurēji vairāk vai mazāk, bet tur nesanāk tie 26, līdz ar to es īsti nesaprotu, kas tur beigās sanāks. Un tas ir kaut kas, tiešām ļoti jauns adīšanas veids, bet kā man izbasīja iepriekšējo reizi uzņemt tos valdziņus tajā padušu izgriezumā, tam iepriekšējam variantam, ko es adīju tam rozām palākajam džemperim, tad šeit ir, ka tu adi no augšas uz leju, tagad padušu vietās laikam bija savieno visu un āda uz riņķi līdz galam, un rokas piedurknes āda no apakšu uz augšu, sāka no plaukstu locītavas, un tad pieaudzē un uzveda tālāk, un tad es arī īsti nezinu, kā tur vai sakritīs ar to padušu izgriezumu, tā viss padarīšana, es jau jūtu, ka varētu būt problēmas, un ka man arī ļoti izbasīs šis darbs, bet pagaidām esmu vēl pietiekami motivēta, lai turpinātu pagaidām. Bet, tā kā tas ir iesāktais, burtiski pirms pāris stundām iesāktais darbs. Okay. Man ir viens iesākts, kas ir gandrīz pabeigts. Adu šo vesti. Tas ir Hailey Slipover. Un šī veste man ir bijusi jau vēlmju sarakstā, man šķiet, ka vismaz pusgadu. Un es viņu arī priekš šī projekta es pirku šo vilnu, šo dziju no Pāces vilnas, bet viņa, diemžēl, ir tāda vairāk dzeltena, un tas nav īsti manā krāsu paletē. Man bišķiņ nenoveicās ar krāsu, bet manai māsai ļoti patika šī krāsa, šī dzija, un mums ir viens izmērs, tā kā es ādu to pašu vesti, tajā pašā izmērā, ko es pēc tam nodošu māsai. Viņa ir gandrīz pabeigta. Es arī zināju, ka man pietrūks dzija, bet viņa pietrūkst mazāk nekā es gaidīju. Es domāju, ka man te jau apakšā tā kā viņa sāks trūkt, un ka visi valnīši tad būs citā krāsā, bet man te sanāca arī šeit, šim valnītim, es tikai pieliku klāt pēdējo rindiņu no citas dzijas. Un šeit arī 2 rindiņas man ir ar oriģinālo dziju, un tad pārējās es pieliku klāt. Es liku klāt Drops Aļaska, kas man ir pārpalikumi no kaut kāda sena projekta. Un tad es sākumā uzadīju šo valnīti, bet es biju nepareizi ielikusi šo te to centra noraukšanu. Te ir tāda taisna līnija paredzēta, un es vienkārši nesapratu, kā viņa ir jāda. Un es sākumā uzadīju, un es sapratu, ka tur kaut kas nav, bet man arī bija tā svarīgi uzzināt, cik daudz tā dzija man paliek pāri. Tā kā es uzadīju tad vienu to roku, tad atdot šo es sapratu, kas man tur jādara, un tad es viņu izārdīju ārā un uzadīju vēlreiz, un tad tas sanāca tā smuki un pareizi, un es pieliku arī klāt to kontrastu dziju, jo es arī gribēju viņu te iekļaut, lai tā pišķiņ līdzīgāk tie valnīši. Tad man palika tikai šī dzija, šis te valnīts. Es viņu arī esmu izmazgājusi, un es gribu parādīt to kontrastu. Tā kā šeit, šī te ir krāsa, kā viņa izskatījās sākumā, un te ir pēc mazgāšanas. Ja? Tā kā ir diezgan liela starpība. Un arī tas, ka šeit pats adījums, viņš ir tāds šķidrāks, bet pēc tam viņi piepildās.
Pēc mazgāšanas, jā. Tā kā jā, bet es esmu patīkami pārsteigta. Ok, tā krāsa viena lieta, bet tā dzīve patiešām ir daudz mīkstāka pēc izmazgāšanas. Tā kā, kad es lieku klāt pie rokas, man nav tik jutīgs tas viss, bet pie kakla man tomēr ir. Tā kā, kad es viņu sākumā tur liku klāt, man viņu uzreiz koda, bet tagad pēc mazgāšanas nav tik traki. Un, es atvainojos par visādiem fonu trokšņiem. Mums tur ir ieslēgta trauku mašīna. Ir sestdiena, mēs esam parasti cilvēki. Es ceru, ka jūs spēsiet piedot šos fonu trokšņus, un es ceru, ka viņi pārāk ļoti netraucē. Adīšanas pieredze man tomēr nepatika ar šo dzīvu. Tu domā tieši ar dzīvi? Tieši ar dzīvi, jā. Man patīk, kāds tas sanāk rezultāts, ka tā dzīve nav tik lipīga un viņa paliek mīksta. Un arī, ka tā krāsa pamainās, vienkārši interesanti redzēt, kas tur beigās būs. Ne? Bet pats tas process man nepatika, tāpēc, ka pati tā dzīve ir visai lipīga. Un, tā kā katru reizi, kad es ādu, man pēc tam jāiet mazgāt rokas, jo es nevaru nekam pieskarties, viņi vienkārši tik lipīgi ir. Un tas man tā nepatīk. Arī uz drēbēm man visur tas man nepatīk. Tie krikumiņi, tie zāles krikumiņi arī ir. Viņi ir diezgan daudz. Tā kā, kad es sākumā tinu kamolā, es izņēmu daļu, tagad atot es ņemu viņus ārā un viņi vēl tur ir palikuši iekšā. Bet tas, viņi ir pamanāmi, jā, es nevaru teikt, ka viņi nav un ka viņi netraucē, bet viņi netraucē tik ļoti. Tas man laikam nav tāds deal breakers. Bet jā, tas lipīgums. Bet tad atkal man patīk, ka viņš izmazgājās ārā un tad tas adījums paliek tāds patīkams. Tā kā šī bija man pirmā pieredze vispār adot ar pāces vilnas dziju. Un ir ok, es viņu droši vien izmantot vēl kaut kādiem mazākiem adījumiem, kas tā kā ātrāk uzadās, jo tad tas process nav tik ilgs un tad tas arī lipīgums var būt tik ļoti netraucēji, viņš vienkārši nav tik ilgi. Tā. To es gribēju pastāstīt, bet man vēl palika, man vēl jāizmēģina, kā ir radīt ar merīnu vilnu, un es domāju, ka tā būs cita pieredze. Bet jā, šo es domāju arī šodien pabeigt, jo man palika šis te viens valnītis. Šos divus šo es vispār uzadīju šodien, man liekas, vakar uzadīju šos divus, un šo arī es pāradīju šo. Tā kā tas ir diezgan ātri, te ir pāris rindiņus, un tad pišķiņi diegi jau ievelk, tad viņu arī varēšu kārtīgi izmaskāt vēlreiz un nodot nēsātājiem. Un tad es pati arī gribu uzadīt tādu pat vesti, tikai citā krāstiņā. Un atdot recepti, kā bija sekot visām instrukcijām? Tas viss bija ok. Bija diezgan saprotami. Tur ir viena tabula, kam jāsaka, tāda liela tabula rakstu, kam jāsako līdzi, bet ir arī paskaidrots, kurā brīdī kas tur jādara. Vienīgais man bija problēma. Sākumā uzada muguru no augšas uz leju, un pēc tam te priekšā vajag uzcelt valdziņus un adīt tālāk. Un, tur bija rakstīts, laikam, ka jāsāk ar kreiso pusi, un man tur konkrētā vietā vajag uzņemt tos valdziņus, lai tās rūtiņas sakrīt, lai viņas tā turpinās. Un man vispār nekas tur nesakrita. Un tad es tur, kur bija domāta labā puse, es adīju kreiso pusi. Bet pēc tam es sapratu, kas tur bija domāts. Tā kā es sapratu to savu kļūdu, ko es nebiju sapratusi. Un tas bija vienīgais. Pārējais pilnīgi viss ir paskaidrots, pilnīgi viss ir ļoti labi. Man ļoti patīk šī recepte. Un es patiešām, man liekas, tā veste arī ir forša tādā ziņā, ka arī vīrieši viņu var nesāt. Viņi diezgan uniseks. Tā kā, ja man vajadzēs kādreiz dāvanā uzadīt vesti, es vienkārši adīšu šo. Gan sev, gan vienkārši visiem. Vienkārši citās krāsiņās, bet visiem. Viņi patiešām, man ļoti patīk šī veste. Un ir arī ļoti daudz izmēru. Man liekas, viņiem ir 8 vismaz, varbūt visi 10. Vai kā? Un jā, viņi arī ir doti pēc tā krūšu apkārtmēra, tā kā tu vari tad izvēlēties, vai tu gribi brīvāku, vai ciešāku, vai tieši uz auguma. Tā kā, jā, man liekas, šis ir tieši uz auguma, šis te variants. Jā, un man viņu biju uzvilkusi, un viņi patiešām ļoti, arī izskatās labi, tā kā tieši, mēs ar mēs esam visai līdzīgas, augumā. Tā kā tieši laikā. Jā. Un man šis adījums arī bija līdzi uz Londonu ceļojumā. Tā kā man ir patīkams atmiņas, un man māsa arī tur bija. Tā kā viņa tur redzēja, ko es tur adu, un tā kā šis tāds
Adījums labs. Dzīja ir ok. Nu jā. Nav mīļākā, nav mana pirmā izvēle noteikti, bet es priecājos, ka es viņu pamēģināju, jo es gribēju pamēģināt un arī, nevis tikai zeķis, bet kaut ko tādu lielāku uzsadīt, lai tu arī saprotu, vai patiešām vai man patīk, vai man nepatīk. Jā, es priecājos, ka es viņu pamēģināju. Es nezinu, vai es vēlreiz viņu tā ņemtu. Jā, mazākam projektiņam jā. Bet arī gribu pamēģināt to mērīnu vilnu. Tas arī man plāns tagad adīt vairāk no saviem krājumiem ārā, lai es tieku pie jaunas dzīves. Man drīzumā noteikti būs arī no tās mērīnu vilnas projekts. No Pācis? Jā. Vai tu nenopirki? Bet tu nopirki? Es nopirku, jā. Tu vienkārši čamdu. Jā, es čamdu tavu paraudzīju, viņa ir daudz mīkstāka. Viņa ir daudz mīkstāka. Tāpēc es gribu salīdzināt. Tu saki, jā, reku, pieņemsim, mēs sādu var redzēt, varbūt pielikt tuvāk. Ka viņš tāds tā kā izskatās paššķidrs. Jā. Tā merīna vilna, kā arī, protams, pērkot aprakstā ražotājiem bija rakstīts, ka viņa ir nedaudz smalkāka nekā tā krāsu. Bet viņas, abas divas ir divkārtīgās. Un tad es arī no sākuma, ko es iepriekšējo merīnu vilnu, kas bija tajā, ko es domāju, ka būs tādā persiku tonī, bet beigās atnāca tāda sudrabi gaiša, tāda zilga nedaudz. Ka es arī man šeit to paraudziņus uzadīju ar 4 mm, lai gan tās iepriekš citas tās divkārtīgās viņiem es ādu uz 5 mm, bet šito esmu izdomājis uz 5 mm radīt. Uz adatām tagad uzada izskatās, viņi tur, ir cauri, viņus var redzēt cauri, bet tagad izmazgā, tad, tur nekas, viņi aizpildās, jo viņi tad tās pūciņas nedaudz panāk uz āru, un kas arī rada to mīkstumu sajūtu. Tā kā, jā. Vairāk man nav ko parādīt, bet es varu pastāstīt varbūt nedaudz sīkāk par to krāsošanu, jo Ieva arī ir izteikusi vēlmi krāsot. Un tas bija arī īstenībā viens no dzinuļiem iemesliem, kāpēc es nopirku tik ļoti daudz vienkārši parastu baltu nekrāsotu merīnu vilnu. Un tad es no sākuma izdomāju, ka varbūt es tā adīšu tieši to porcelāna džemperi, bet tad nevis kaut kādu to zilo, tur zaļos, zaļais arī īstenībā būtu bijis smuks, bet ka visus tos rakstus tad tādā gaiši rozā. Un tad es krāsoju ar avokādo mizām un kauliņiem. Tad es speciāli meklēju, kurus var nopirkt tieši tos angliskie, es nezinu, to avokādo ir dažādi, šķirnes ir dažādas, un tur vajag to kaut kādu Hass avokādo, kas vienkāršiem vārdiem sakot ir tas tumšais, kas ir gandrīz melns no ārpuses, nevis tas, kas ir tāds sulīgi zaļā tonī. Un tas melnais ir arī tāds grubuļaināks, kuram tā miza nav tāda gludā. Un tad es nopirku vienu, kur bija jau iepakojumā Rimī kaut kādi 10 gabali. Viņi bija tādi visai pamazi, bet 10 gabali. Es arī tieši tos nopirku. Jā, un tad es pusi no tiem 5 laikam izmantoju. Un tad es biju domājis, kādu kodinātāju izmantot. Kodinātājs ir tas, ko tu pieliec, lai krāsa pieķertos tam tekstilam, tā kā, un pēc tam nemazgātos ārā. Un es palasīju vairāk un izrādās, ka, protams, tu vari krāsot tikai ar mizām, sanāks, bet tad vajag kodinātāju. Jo izrādās, ka, ja tu pieliec, iemet arī kauliņus iekšā, no kauliņiem izvārās ārā, tur ir kaut kāda sastāvdaļa viela, kas arī darbojās kā kodinātājs, un līdz ar to tad ko papildus nevajag. Tad es stundiņu laikam nedaudz pavārīju, pasutināju tās mizas un kauliņus, tad atstāju, lai uz visu nakti ievelkās. Tas tāpat kā tikko visi krāsoja lieldienu olas ar sīpolu mizām, tu arī novērtu, viņu atstāju, lai tas novārījums ievelkās vēl tumšāks. Un tad krāso tikai nākamajā dienā, un tieši tas pats arī ar tām avokādo mizām. Un tad ir tā, ka tu pamercē to vilnu, nedaudz, lai viņi arī jau paliek mitra, nevis, ka tu liec sausu. Ja tu liec sausu iekšā, tad viņi var nevienmērīgi nogrāsoties. Tad vismaz pamērcē, izspied lieko ūdeni un tad liec iekšā jau, kā tur bija, laikam istabas temperatūrā vajadzēja būt tam katla saturam, tai krāsai, šķidrumam.
nevarēja likt karstā, jo tad uzreiz tev ir šoka terapija tavai dzīvei, un kas notiek šoka terapijā, tā ir filcēšana. Un tad tā dzīve sapilcētos pa daudz. Un tad tu ieliec katlā, tad uzgriez uguni, sāc viņu sildīt, bet, ka viņš nevar vārīties, viņam, kā aprakstā bija rakstīts, viņam ir, lai virst, bet nevārās. Tas nozīmē, tā kā sautēt. Kad varbūt tur maziņš burbulīts var tur būt, bet visu laiku kā karsts. Kā pieņemsim karstu vīnu, tu siltu nevāra līdz varīšanās temperatūrai, līdz burbulim. Un te viņš vienkārši tur garo tvaiko, ja karstumu tu redzi, bet burbuļus tu neredzi. Vienu brīdi es nepiefiksēju, ka viņš tomēr bija sācis vārīties, bet tad uzreiz nogriezu mazāku uguni un beigās sanāca tā krāsa tiešām skaisti rozāli. Un to var nevis tikai dzijām izmantot šādu tehniku, bet arī man ir kaut kādi 3 metri laikam parastā baltā līnu auduma, tad es arī domāju, ka droši vien es līnu nokrāsošu tādā veidā. Koku vilnu var krāsot, dabiskos materiālus, un tad, ka jau arī nelabi dabiskos es neteikšu, ka sintētiku var krāsot, jo visticamāk, ka nē. Un tad man arī ideja ir nopirkt tomēr arī ķīmiskās krāsvielas, un es gribētu, man ļoti iepatikās tā dzīve, ko tu rādīji tajā vestes modelī, tajā bildē parauga, kur bija tā baltā tādiem krikumiņiem, tādiem gabaliņiem, un es esmu saskatījusies ļoti daudz video, kur viņi tiešām vienalga kādus grib tur raibumiņus, tad tādu krāstu nopērst un tur uzbirdini nedaudz, un tā nokrāso to dzīvu balto, kas ir, parastā pamatons, tad paņems tev, un tad varbūt arī man nesanāks pilnīgi balts vēl viens džempers no tās baltās dzīves, jo varbūt es kādu paņemšu eksperimentam krāsošanai. Jā, tā kā tas arī drīzumā. Es gribu nokrāsot, man patīk, kā izskat. Man tās ar rokām krāsotās dzīves, ka viņas tur visādās krāsās, man tas kaut kā bet man patīk ļoti, kā izskatās, kad ir balta dzīve, un tad ar tādiem pasteļkrāsas vēsajiem toņiem ir tādi mazi krikumiņi. Bet, nevis, ka viņi ir tur, visa tā dzīve ir visādi, bet pavisam nedaudz, un es gribu arī, ir tie klasiskie strīpainie džemperi, kur, tā kā te ir kādas, 4 balts un ar tumšu zilu, te pāris strīpiņas. Un es gribu tādu uzadīt, bet lai tas baltais ir ar tiem pasteļtoņu krikumiņiem, kaut kāds rozīgs, gaiši zils, zaļš, un ar to man arī pietiktu. Bet tad es skatījos, ka var ar konfeti tādām končiņām nokrāsot. Vai arī tad ar kaut kādām ķīmiskām, bet es bišķi baidos, es domāju, lai Paula pamēģina, un tad varbūt Paula. Tur, ir drošības pasākumi jāveic, jo es nedaudz sabijusies. Tas visās tajās krāsošanās, man šeit ir arī kaut kādas augstās tehnikas, kur tev nevajag neko karsēt un vārīt, bet pārsvarā ir ar to karsēšanu, un ja tu karsē, kā tu teici, tas ar to konfeti laikam lika mikroviļņu krāsnī, bet ja mikroviļņu krāsas nav, tad, protams, esmu redzējis, ka cilvēki viņi nopērk tādus, man šeit tādus traukus laikam ēdnīcās izmanto tādi, tur 15 cm dziļi, tā kā cepeškrāsnes pānas lielumā, tādi lieli, un tad tur notiek viss tā krāsošana, citi tad uzliek tos traukus virsū elektriskajām plītiņām, viņi karsē no apakšas un pa virsmu tad uzliek foliju, lai tad arī augšā saturās tas no augšpuses, tas karstums. Bet atkal esmu redzējis, ka tāpat ar foliju aptiņu, bet liek iekšā cepeškrāsnī, bet tad tur bijuši brīdinājumi, jebko tu izmanto, lai krāsotu visus priekšmetus, karotītes, mērtraukus, vispārējo, tu nekādā gadījumā pēc tam nevari izmantot, turpināt gatavot ēdienu pārtiku, ko pēc tam tu uzņem. Jā. Un tad es iedomājos, kas notiktu, ja tu karsē, tur ir tās ķīmijas, viņi izgaro, tur kaut kādi garēņi ir cepeškrāsnī, vai tu pēc tam varēsi izmantot savu cepeškrāsni un gatavot ēst. Varbūt jūs zinat un varat ar mums padalīties, ja mums ļoti interesē šī tēma. Es negribētu mest ārā cepeškrāsni. Varbūt jums ir kāda pieredze ar šo, mēs patiešām ļoti novērtēsim, ja jūs varat ar mums padalīties un tā, vai
Varbūt jums patīk krāsot dzeju. Nu jā, tas tā. Viss. Es esmu iesākusi zeķītes. Šīs te Valmieras Memories Socks no Žanetenits. Tarā es esmu uzadījusi gandrīz vienu zeķi. Man pagaidām patīk. Es adu no zeķu dzijas, kas mums bija tajā Sweet Affair no Nitpro adatu un dziju komplektā. Šīs zeķes es jau kādu laiku gribēju uzadīt, un tad ieraudzīju, ka tā Žanete ka viņai ir tāds knit-along, tā kā kopadīšana visādiem projektiem, un tad es domāju, ok, tagad vai nekad. Tad es arī, es biju uz nedēļu aizbraukusi, un tad es gribēju arī kaut kādu mazāku projektu paņemt līdzi. Jā, un tad iesāku šo zeķīti. Šī ir pirmā reize, kad es adu zeķes no apakšas uz augšu. Tā kā es pirmo reizi izmantoju Judy's Magic Cast On metodi. Man nav nejausmas, kā viņi ir latviski, bet es domāju, ka jūs zināt, kas tas ir. Bet jā, es izmantoju Judy's maģiskais viņi izskatās, ka ar to, kad ar Kitchener Stitch norauc, tad viņi tāpatās arī tieši tāpatās izskatās. Tad arī papēdis ir tā kā pilnīgi citādāks. Nu, parasti šī daļa man sakrīt. Jā, kur te ir tas, kur vienu pārceļ un vienu izad, bet te no apakšas tā kā šitā daļa, tā ir, tas man bija jaunums, kad te uzņem tā kā katrā pusē sadala, ieliek 2 marķierīšus un tad no katra tur uzņem attiecīgi valdziņus un tad atkal tas, un tur vēl tādas Japāņu īsās rindiņas, kas arī bija jauns. Tā kā viss man ir jauns. Nu jā, un tad tagad es esmu tikusi līdz tam rakstiņam, man palikusi ir varbūt 4. daļa, un tad jānorauc, un tad būs otra zeķe, un otrai zeķei pamatkrāsa būs zilā, un tad tikai rakstiņš būs ar balto. Tā kā tā. Es ļoti priecājos, man patīk. Un tad es esmu jau saplānojis vēl citas zeķes. Es laikam iepriekš arī esmu pieminējusi gribu uzadīt parastās zeķes, bet ar meža motīvu šeit. Un tad es skatījos kaut kādas vēl, man ļoti sagribējās zeķes ar puķītēm. Pavasars nāk, zeķes... Man arī, man tas pats, puķītes. Zeķes it kā nevajag, bet varbūt ar puķītēm tās jau taču vasarā arī var uzvilkt un tā. Esmas jūlija beigu naktīs vēsās. Jāņos, piemēram, vai kā. Un es atradu, protams, es neatceros nekā viņa sauc, nekas ir autors, tā man ir milzīga problēma, bet to bildi, to screenshot es ielikšu iekšā. Jā, man parasti balta zeķe, bet te ir sakuras motīvs. Tāda... maigi rozā, un tad bišķiņ tumšāks rozā, un tad vēl zariņš, un tad pārējais ir balts. Man ir tieši tādas krāsas. Man ir no tām zeķu dzijām, kas bija komplektā, man arī ir tāda fuksija rozā, tā kā to es varu tur izmantot. Man, kad es novembrī adīju daudz zeķes, tad man tur vēl palika tieši tāds maigi rozā, un tad baltais man vēl ir. Nu, viss man jau ir, man tikai vajag uzadīt. Bet jā, vispirms es pabeigšu šīs. Man vēl ir bišķiņ jauna dzija. Man mamma bija Vācijā, un tad man atsūtīja radi šo te zeķu dziju. Viņa ir no parastā veikala, tā ir kaut parastā dzija, bet zeķu dzija. Un tās krāsiņas te ir tāda piparmētrīga, vienkrāsaina, un otra ir tāda piparmētra un dzeltenie toņi. Un tad sanāk 2 zeķu pāri, jo no katra ir pa 50 gramiem. Jā, tā piparmētra man ļoti patīk. Es nezinu, vai es adītu vienkrāsainas, bet ar kaut ko kopā būtu smuki, es domāju. Par šo man gan būs jāpadomā, jo dzeltenais vispār nav manā krāsu paletē un oranžais un tā. Bet dāvanā tas ir vienkārši perfekti. Tā kā, jā, man noteikti noderēs uzadīt zeķītes. Un man, jā, es pirmo reizi arī izmantošu tādu zeķu dzīvi, kas ir krāsainā, un kad tu adi, tad sanāk strīpiņas. Un man liekas, ka tās krāsas ir diezgan universālas. Tā kā, nu jā, tiešām uzadīt parastās zeķītes, tad izceļās tās krāsas, un tiešām jau vajag dāvanā vai kam, tad uzreiz to var izmantot. Nu jā, tā kā tas ir man jauniegums. Es pati neko nenopirku, es naudu neiztērēju dzijai šajā mēnesī, es jūtos ļoti laimīga. Es biju Londonā, un
Jā, man plānos ir adīt to porcelāna džemperi, bet tur ir paredzēts adīt no smalkās, fingering weight, no smalkās, kur 50 gramos ir kādi 200 metri. Un liek klāt arī mohēru. Un es esmu nopirkusi Knitting for Olive, bet man ir tikai tā smalkā dzīve, man nav mohēru. Un es šo drops mohēru es laikam nevēlos vairs izmantot. Un tad man ir 2 varianti. Vai nu sādu tikai ar to merino, bet uz mazākām adatām, vai otrs variants, es gribētu pamēģināt tieši viņu mohēru. Un es esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes, bet es neesmu pati, nebiju pačamdījusi, apskatījusi, un tā man gribējās dzīvē apskatīt. Tā kā man Londonā uzdevums bija atrast šo dzīvu. Es arī, es zināju, ka Anglijā viss cenu ziņā ir dārgāks nekā šeit. Tā kā man arī bija mērķis viņu apskatīt, apčamdīt, saprast, vai es ar viņu gribētu adīt vai ne. Tur bija diezgan liela cenu starpība, jo man liekas, ka ja sūta no Knitting for Olive mājaslapas, tad tā cena ir kaut kāda 7 vai 7,50 par kamolu, un tur uz vietas cena bija 12 eiro par kamolu. Tā kā 5 eiro atšķirība kamolā. Tas ir daudz. Tur vēl kamolu nopirkt jau. Jā. Tā kā jā, bet es apčamdīju, man patika, un tas arī ir tad mans plāns, tad es pasūtīšu viņu mohēru un droši vien vēl kaut ko, jo viņiem no 100 eiro tad ir bezmaksas piegāde. Tā kā, ja es paņemu to mohēru, cik man vajag, man jau tur sanāk, ka tur bišķiņ jāpieliek, un tad jau arī ir, tā kā. Es paņemtu vēl, es biju noskatījusi laikam Cotton Merino, tā viņiem ir laba dzīve, un to Pure Silk. No kā es tieši gribētu uzadīt, manos plānos arī ir tāds tēkrekls, bišķiņ oversize, tā kā viena no tiem, un tad arī kādu vasaras tādu krekliņu uzadīt. Mazos projektiņus kaut kādus. Un jā, bet lai līdz tam tiktu, man bišķiņ jāizved savi krājumi. Man ir tāda dzīves kaste, kas ir mans krājumu limits atļautais šajā mājā. Un viņa šobrīd ir pilna, viņai pa virsi stāv vēl kartona kaste. Tā kā man vispirms jātiek bišķiņ jāatbrīvo vieta. Un tajā kartona kastē visvairāk vietas aizņem tā nevērptā dzija. Man ir 4 lielas, tas arī ir 4 vai kamoli, vai kā viņas sauc. Kūkas, jā, no kurām sanāk džemperis. Un es ļoti ilgi arī domāju, ko no tā adīt. Es zināju, ka es gribu pamēģināt kaut ko no Petite Knit, kaut ko baltu. Un es ilgi svārstu, es zinu, ka ar to nevērpto dzīvu var būt grūti adīt pīnes, tā kā labāk kaut ko vienkāršāku. Bet adīt tikai tajā labiskajā rakstā man arī negribējās, un tad beigās es nonācu līdz slēdzienam, ka es adīšu Storm Sweater. Tas arī ir, viņam ir tekstūra, bet viņu panāk tikai ar labiskajiem un krēliskajiem valciņiem, līdzīgi kā tev bija tā veste. Jā, tas ir tāds džempers, viņš ir diezgan oversize. Tā kā es adīšu pašu mazāko izmēru, kas man vienalga būs oversize. Un man tad tieši vajadzētu sanākt ar to dzīvu, un tad pišķiņi varbūt paliktu pāri. Un tad arī nevajadzētu būt tādām problēmām, ka viņi tur tik ļoti lūst vai plīst vai kā, tie tomēr tikai labiskie un krēliskie, nekas tāds sarežģītāks tur nav. Tad pašai būs interesanti adīt. Un Paula man pagājušajā gadā dzimšanas dienā uzdāvināja mohēru tieši, lai džemperim pieteikt, tā kā es likšu klāt arī to, lai tas pavadiens mazliet stingrāks. Jā, tā kā tas man ir nākamais plāns, kas tūlītās arī sāks tapt. Tā kā tā. Jā. Viss. Pagaidām tas ir viss. Tas ir viss. Paldies. Tas ir viss. Tas ir viss. Bet cerams, ka nākamreiz būs vairāk. Bet arī ne tik daudz, lai video sanāk 2 stundas. Tā kā. Jā, tik gar video mēs... Ja būs, tad mēs dalīsim uz pusēm. Jā. Arī jūsu laiks mums ir svarīgs. Tā kā jā, paldies, ka noskatījāties šo video. Līdz nākamajai reizei.